Labrīt visiem! Ir agrs rīts un es atkal esmu savā mīļākajā ezerā Usmā. Šodien man ir īpašs uzdevums. Jo, kur man iedevis Tomiņš no Riga Fishing. Tad man ir jānoķer, atkarībā no tā, cik stundas es būšu, tas sareiķināt, man ir noķert vismaz 2 līdzekļu stundā. Tā, nu ko, braucam ielaist iekšā laivu, un tad dodamies ūdenī un centīsimies izpildīt man uzdoto šīs dienas uzdevumu. Vai forši mums grāveros uztaisījām tagad uzbraucamo ceļu ar to speciālo sietu, lai zāle neaug cauri. Nevis lai zāle neaug cauri, bet lai tur nebūtu slidena zāle tieši otrā trauks cauri. Mums izrakstīja jaunie dīķiri, viens te, un šities ik pa laikam ielaiž kaut kādas zivis iekšā. Tā, ūdens līmenis Usmā ir bišķi pakrities, tad mēs jau sākam iet nostīt vasaras režīmā, jo kaut kad te vēl bija ūdens līmenis līdz šejienai. Tā, kad man parasti tā laiva parasti brīvi, tā, kad normāli var tur uzkāpt sausām kājām, tad ielaiž tur laivu, tur man tāds tā kā slips uztaisīts. Un tagad jau sāk jau tajā izskatās, pamēģināšu šodien vajadzētu man pašam aiziet kājām. Redz, kāds šorīt spogulis ir. Fantastisks rīts Usmā. Fantastisks rīts Usmā. Dodamies copēt, laižu iekšā laivu. Skatos, man tās smuka lādēšanas vats stāv uz laivu šeit virsū. Es domāju, es tā kā vakar uzliku lādēties. Izrādās, es biju aizmirsis viņu izraut no lādētāja. Nu labi, ka vats ir šeit. Un acīm redzot, viņš ir braucot. Vienkārši es sācis braukt un izrāvies no pagarinātāja. Pagarinātājs vienkārši ir kārtībā, bet, nu, domāju, baļāviens. Tāds no rīta aizpāpums. Es domāju, ka jūs vēl varat redzēt arī kamerā to visu. Nu ko, braucam iekšā ūdenī. Man te NGT komandas biedri ir uzdāvinājuši baigo spoileri. Ja uzliek uz laivas, tad nenormāli ātri ejot. Līdz pamēģināšu. Šāds spoileri jāuzliek uz motora aizmugurē. Nu, tagad jāiet, labi. Te. Man te arī spoilers ir. Jābrauc varēs, varēs ātri braukt. Tik tiešām iet ātrāk. Jā, paskatīsimies, ko tad es paņēmis. Nu, lūk, un šodien man ir mērķis uz šitām te ošelūru gumijām ķert. Pelāģijā ļoti labas
labi grims, viņām ir kārtīga aste, ļoti liela vibrācija. Viņas var forši sarigot priekš pelāģijas un, attiecīgi, uz līdeciņām šodien mēs šitā mēģināsim. Tā kā davai sataisīsim. Tā. Ņemot vērā, kad es gribu tā forši ātri tikt tam līdekam klāt, es likšu kaut kādus 25 gramus svinu, lai ātri var piemest. Liekas, kad varētu pa vienu posmiņu ielikt garāk. Es nelikšu nekādus stingers, tāpēc, ka pirmkārtām es neesmu sacensībās. Ja līdek ņems, tad ņems kārtīgi. Un man vispār patīk tādi ļoti klīni mānekļi. Ne ar neko daudz. Tā kā kaut kā tā. Nu, un tagad apsīsim uz āģi garam. Nu, redz, šī gadījumā pēc idejas es varētu gribēt te starpā ielikt vēl vienu posmiņš to, lai es bišķi to āķi var dabūt te vairāk. Un tad es ar vienu āķi personīgi varētu iztikt. Neko pārāk garu, bet vienu vienkārši vēl. Jā, tā es darīšu. Ko? Nav varbūt pati skaistākā sistēma, ko es uztaisījis, bet viņi strādās. Viņi strādās pietiekami labi. Ja mēs viņu te pārreiz sagriezīsim, jā, nu ok. Viņi būs aptuveni šādi. Aptuveni šādi, ieliksim pret āķi iekšā. Nu, ok. Aptuveni šādi būs šī man līdeka sistēma. Pavisam vienkārši. Man patīk tāds vienkārši un asketisks lietas. Bez nekādiem liekām. Labi, es domāju, ka grims, to mēs izmēģināsim. Labi, vibrācija būs ritīgi liela asta. Mēģināsim šito te ošilu ar gumiju. Ritīgi parši man patīk. Šitam māneklam ir viena laba īpašība, viena slikta. No manas skatījuma. Labā tas, ka viņš foršs askaitīgs, vienkārši tur nepinās, nav 88 āķi un stingeri vēl kaut kas. Bet redz, tad, kad Žans viņam piesit, vai tā pašlieta piesit pie astes, nu, ir tīpaši Žans, man vairāk Žaņi situši te pa astu, un viņi, protams, neuzsēž daļ tā, ka nav stingers, jo viņi grib tikai tagad mājas, viņi grib sist pa asti, jā. Loģiski, nu, es tā kā īpaši mājā necenšos pa Žaņiem mest, bet nu reizēm tur sanāk sajaukt, kaut kas lielāks ir, tad ierauda. Domā, ka varbūt, ka tā varētu būt līdeka. Un beigās ir ādā Žans, un tad viņš nāk līdz čings, uzsit pastu, jūt, ka sitiens ir. Bet tas nerealizētās copas līdekai bišķi sādāk, viņa liela mutja nāks klāt, tad sitīs ņems, un tad tur visticamāk viss būs ok. Tā kā turpinām meklēt. Nu, nenāks ārā. Kur tad ir? Oi, kas pa šņorīt, nu? Kas pa šņorīt? Ko šņorīt? Nu, šāds šņūrs mums atagādās. Bet tad kaut kas smutu laikam būs. Nu, šitā būs laba līdeka. Mums pat metrs. Ir pat metrs, es domāju, ka metrs. Nu, šitā es domāju, ka toči metrs. Varbūt pat, ka nav. Varbūt, ka ir. Paskatīsimies. Nu, ko? Nostrādāju. Doma
dabūt ārā no tīkliņa, jāsņem māneklis, un tad skatīsimies. Mērīsimies un počēsimies. Ko? Būs, laikam, uzsums rekords varbūt. Iesim skatīties. Svārziņā. Es domāju, ka tā noteikti būs. Jā. Nu būs. Tātad būs cik? Nu precīzi. Metrs. Tā ka precīzi metrs. Precīzi metrs. Precīzi. Nu ko? Jāliš tīkliņā. Pirmais metrs usmā. Es nebiju usmā vēl metru noķēris, atzīšos. Pirmais metriņš ir, un tas ir forši. Ļoti resna tāda muterīga. Ļoti resna, liela zivs, spēcīga arī. Davai. Un tūlīt ladīsim apakaļ. Paldies šai te fantastiskai zivī par vienkārši tādu dienu. Super, fantastiski. A ne? Nu ko, pagāja stunda, pirms es sapratu, kādā veidā šodien zivs ir jāpaņem. Parasti sakot, kur viņas jāsameklē, ja viņas īstenībā diezgan grūti redzams. Un, bija savu knifiņu jāpielieto. Beigās izdevās atrast, izdevās saprast. Un izdevās arī vienu paņemt. Paņemt ne tikai vienkārši līdzekļu, bet paņemt metru. Un tas man usmā ir personal best. Es esmu priecīgs, jo usmā nav tik daudz metri, kā varbūt tur, nezinu, Alūksnē vai Juglā vai mazajā Baltazarā vai vēl kur, bet ir metri, un par to es esmu priecīgs, un tas ir forši, un šodien es to pierādīšu. Tā kā vēl bišķi pagrozīšos, bet pamatā diena ir izdevusies, un es ceru, ka arī jums diena izdevusies. Tā kā tiekamies Usmas ezerā un tiekamies Usmā. Čau!